Esam atbraukuši uz Kipru. Šodien notiek Kipras basu čempionāta pirmais posms. Spinningošana notiek no krasta. Spinningošanas laiks ir dots 7 stundas. Vērtējums ir komandām. Komandā 2 cilvēki. Es gan startējuši viens pats. Mēģināšu cīnīties par 2. Ieskaitē iet 5 basi. Mērs 30 centimetri. Sacensība ilgums 7 stundas. Mēģināsim aizstāvēt savus komandas godu starptautiskā arēnā. Vēl būs interesanti. Šodien ūdens tilpnē celpējuši pirmo reizi, jo trenēties ūdens tilpni slēgt nedēļu pirms sacensībām. Dabūju patrenēties tikai pilnīgi savādākā ūdens tilpnē, līdzīgā ūdens tilpnē, bet pilnīgi citā. Kā man ies, tad jau redzēs, jo palielam šī ūdens tilpnē pirmā reize. Мы здесь кучу тренировок провели ни одной покрытки. Ir palicis aptuveni stunda tikai līdz sacensību beigām. Ir tā, ka celpinās jūt. Tikko runāja Krievu komanda. Viņi saka, ka tā tik slikti kā šogad, tā kā šodien, nevienu gadu nav bijis, jo esot baigā augstā ziema bijusi un vēl ūdens esot ritīgi augsts. Un tas bass tā kā nav vēl atdzīvojies, kaut kādos slēpņos dzīvo. Tā kā tā, pēc stundas finiša iesim skatīties, vai visiem tik pavisam slikti vai nē. The first position goes to Luis and the biggest fish. Bravo, Luis! Bravo, Luis! Labi pavadīta diena. Sacensības šobrīd beigušās. Bet rezultāts ir gaužām bēdīgs. Uz visiem sacensību dalībniekiem ir tikai viena zivs. Un diemžēl tā nav manis noķertā, kas ir visbēdīgākais. Kāpēc tās zivis neķerās? Pēc vietējo stāstītāja ir šogad ļoti augsta ziema Kiprā bijusi. Un bass vēl nav aktīvs. Un kā saka vietējai, ka viņš varētu aktivizēties vēl pēc kādām pāris nedēļām tikai. Tā kā tā, bet laiks pavadīts labi, iepazīt jaunu paziņas. Viss forši. Привет коллегам из Латвии, латвийской сборной по ловле баса. Надеюсь увидеть их в этом году в Италии. Вот. Сегодня у нас прошло соревнование, очередной первый этап кипрского чемпионата. К сожалению, очень неудачно. Сезон еще такой, зима, весенняя активность начала. В итоге из большого количества участников рыбу поймал только 1 человек и всего одну. Вот, так что очень неудачные соревнования. Будут переигрываться через какое-то время. Ну а так, что, хорошо, погода хорошая, природа хорошая, красивая дамба. Все очень хорошо. Приятное общение с коллегами по увлечению. Вот. Так что вот так. Сейчас хорошо покушаем, попьем пивка и вообще будет все хорошо. Ладно, спасибо.